Šovakar Arēnā Rīga pret saviem klubu nosaukumu biedriem no Mīnskas Rīgas Dinamo uzsāka pirmo no 3 pēdējām mājas spēlēm šogad Arēnā Rīga. Atceramies, aizvadītajā mačā pēdējā sekundē rīdziniekiem izdevās izcīnīt skaistu uzvaru rezultātu 4-3. Šodien situācija pēc mača bija gaužām pretēja. Domājams, jau uzvaru kaldināja pretinieks spēles pirmajā trešdaļā, kad ar 14 sekundžu pārtraukumu tika gūti 2 vārti, bet pirmā trešdaļa noslēdzās ar rezultātu 3-0. Diemžēl arī spēles turpinājums tomēr pagāja mūsu pretinieku zīmē un spēlējot skaitliskajā vairākumā, Jevgeņijs Ļisovets burtiski aptina ap stūri visu mūsu aizsardzības līniju un beigās arī guva ceturtos, kas izrādījās uzvaras vārds šajā spēlē. Lūk arī viņa komentārs par aizvadīto maču un izcīnīto uzvaru. Во-первых, с победой. Хороший результат. Легко ли далась вот эта победа для вас сегодня? Не, определенно эта победа нелегко далась. Рига очень сильный соперник, несмотря на их место в таблице. И нам не просто было сегодня. Ну, наверное, в первом периоде уже все сделали. 3 безответных гола забили, потом как бы штамп ты поставил с 4-м голом. Все уже было ясно в первом периоде? Ни в коем случае. 3-0, честно, ни о чем не говорило. Рижане, они хорошо играли, не сдавались, да, старались давить. Но мы старались как могли придерживаться своей системе, играть и не давать им шанса. После последнего поражения здесь, на арене Рига, на льду арены, когда в последнюю секунду проиграли, какие-то другие изменения, установка на эту игру как-то по-другому настраивали? Мы на каждого соперника, конечно, по-разному настраиваемся, просматриваем. Ну и, конечно, мы не забыли, когда пропустили за 1 секунду, и нужно было вернуть этот должок. Хорошо, спасибо. Победа. Спасибо. Trešajā trešdaļā spēlējot skaitliskajā vairākumā mūsējiem izdevās viens vārds apspēlēt vārta autors Māris Bičevskis, bet ne uz ko vairāk Rīgas Dinamo šovakar diemžēl, bet nespēja. Pēc nospēlētām 60 minūtēm rezultāts uz tablo 4-1. Par mūsu komandas labāko spēlētāju tika atzīts Pjotrs Šisļivijs, bet komentāru par aizvadīto maču un diemžēl piedzīvoto zaudējumu mums sniedza Edgars Kulda. Ar ko Mīnska šodien jūs pārsteidz, ar ko viņi bija labāki, kāpēc tāds rezultāts? Es domāju, ka mums nesanāca pirmais periods, tas bija pats galvenais iemesls. Mēs gribējām sākt aktīvi, bet viņi izgāja mazliet aktīvāk nekā mēs. Mēs ielādījām tos ātras ripas un mēs mēģinājām atgriezties spēlē. Spēlējām jau labāk 2. un 3., bet mums bišķi nesanāca. Vai ir iespēja pēc 0-3 pirmajā trešdaļā vēl kaut kādus pārkombinēties un turpināt uz tādu pozitīvāku viņu? Skaidrs, ka ir iespējas. Pagājušajā gadā mēs apspēlējāmies no 0-5 pēc Jakrita un vispār pagājušajā gadā mēs daudz atspēlējāmies. Pēc mums bija tāds mindsets, lai atgriezties spēle. Mums bija momenti, ja iekritu kādu goli. Pirmā beigā periodos vai 2. periodā spēle būtu citādi. Varēja just, ka Mīnska varbūt kaut kā speciāli noskaņojušies šīs spēlē, lai revanšu izdarītu par iepriekšējo to zaudējumu? Katra komanda noskaņos katru spēli. Tas ir ļoti laba līga. Neviens jau neizjāks paspēlēt, tas vienkārši hokeja. Vienkārši šodien mēs bišķi nogulējām to startu un vajag būt labāk nākušies. Pirmspēdējo šī gada mājas spēle Arēnā Rīga mūsēji aizvadīs jau sestdien 26. novembrī pret Helsinku Jokerit. Nu ko, aicinām visus līdzjutējus uz ģimenes spēli un galvenais. Neaizmirstat paņemt līdzi savas slīdes, jo pēc mača visi kopā uzslidēsim uz Arēna Rīga ledus. Joprojām turam īkšķus par Rīgas Dinamo!